Esiet sveicināti, cienījamie florbola draugi, godājumās dāmas, viedie kungi. Florbola podcasts, Ulbrukas florbola podcasts, Masters florbola podcasts, spēles plāns. Pirmā sezona, atklāšanas epizode. Centīsimies sanākt reizi mēnesī kopā, katru reizi paaicinot pa 2-3 komandas spēlētājiem. Un pirmajā reizē jau laikam neko citu kā kapteini un viņa asistentus nevarētu aicināt. Tad Būs Mētra, Edvards Stūre, Rolands Kavaļevskis. Un uzreiz startējot, jo man parasti gari ievadi, kā jums tad bija šīs kapteiņu vēlēšanas? Kāds tas process, cik demokrātiskas, cik varbūt tās tika kāds izvēlēts, tad kā kapteinim arī vārds, cik var tad varbūt pastāst nedaudz par to? Mums ir, man liekas, ļoti demokrātiskā veidā tas tiek noskaidrots. Treneris izvirza, šogad laikam bija 5 kandidātus, un attiecīgi pēc tam visa komanda 2 reizes balsoja pirmajā reizē, lai dabūtu tos, laikam, pirmie 3 bija, jā. Pirmos tā kā tos 3, kas sanāk būs tas kapteinis un 2 asistenti, un tad pēdējā raundā, kurš tā kā tas... Kurš atsijāja 2 no 5? Tad jūs bijāt 5 sākumā, tikai 3. Jā. Atsijāja viens bija Krišjāns, atsijāja. Emīls, jā. Paši atsijājās vai atsijāja? Varbūt kāds uzreiz pats nolica no, ka treneris 5 nebija tāds gadījums. Treneris piedāvāja tādu variantu, ka var kāds atteikties, kurš ir tajā sarakstā, protams, bet neviens neatteicās. Un jā, Krišjāns Remīl tika tā kā, neteiksim, izbalsot. Par sevi balsojāt kāds nevis? Nedrīkstēja. Tā kā lauku sētā, tas sevi izbalsots. Tas jau aizklātais balsojums bija. Kā nedrīkstēja? Tad jau nezinu, to jau vēl neviens nezinu, vai kāds. Es zinu, ka ir bijis kāds, kurš ir netīšām izprakstējies kādreiz, ka viņš ir nobalsojis par sevi. Jā. Tā kā jā. Un kā pašreiz ar pienākumiem kapteinis negalā, asistenti varbūt var nedaudz ieskicēt. Normāli zem autobusu pamēr. Tā kapteinim tāda dzīve mēs būtu. Nē, man liekas, ka šobrīd ir labi. Katrs mēs tā kā arī no sevis, no asistentiem iedodam kaut kādu savu pienesumu, varbūt arī laukumā un no ārpus laukuma. Tā kā, mums jau, es nezinu, kopš šis Ulbrukā mums tas kapteiņa pienākums nav, man liekas, tik tā kā, es nezinu, tev nav nekas jādara tāds ekstraordinārs un jādara kaut kādas maģiskas lietas, lai savāktu to komandu. Mēs tomēr esam visi kopā, tā kā mums izsaprast mācīt pilnu komandu ar kapteiņiem un tā. Un manuprāt, ka šobrīd mums diezgan labi sanāk visiem un arī spēles rezultāti, domāju, to parāda. Nav tādi lieli kritumi vai kāpumi, ejam vienā līmenī un tas jau galvenais. Jā, tad turpināsim arī ar tiem rezultātiem, jau ko pieminēji. 4 spēles, 4 uzvaras, 12 punkti. Vienīgā komanda, kura nav zaudējusi punktus pašreiz. Uzvaras vēl arī ir tikai Rubenē, bet viņiem vien tā kā pagarinājumā. Tad punkts mazāk. Laikam jau nevar teikt kaut ko sliktu par sezonas sākumu. 4 spēlēs, no 4 spēlēm 3 pat pa 9 vārtiem gūti, kas arī ir labs rādītājs. Nezinu, varbūt tā pirmā pret Talsiem bija tāds vissarežģītākā. Pēc rezultātu skatoties, pēc spēles gaitas varbūt netik sarežģīt, ja bijāt pārliecinošā vadībā. Kā varbūt to varat komentēt, pastāstīt par visu spēli, un tad varbūt kā tur trešajā sanāca nedaudz izlaist. Es varu tikai pateikt no malas, ko es redzēju. Pareizi, jā, bet droši citreiz no malas tas vienāks skatījums. Tā neizstājās tās spēles visgrūtāk. Tad kurā? Es teiktu, pirmā puse pret Lielvārds spēle bija grūtāka nekā pret Talsiem. Talsiem tur vienkārši tika izlaists beigas. Kas varbūt bija tas grūtākais par Lielvārdu noskaņoties līdz galam? Tas, ka zinām, ka nedaudz varbūt viņa vājāk nekā iepriekšējos gadus, tas, ka uzvarētu tikko Talsi pirmajā spēlē, kaut gan sezonas sākums, tad tā motivācija reti trūkst. Kā varbūt tās... Es arī redzēju to spēli. Nebija tā simpātiskākā, bet tajā pašā laikā nevienu brīdi nebija tāda sajūta, ka varētu zaudēt. Es nezinu, man liekas, to spēli ļoti labi noraksturoja mūsu komandas vietas Rēders, kurš pēc spēles teica, ka šobrīd tāds sajūta, ka tu atnāc uz darbu, izdarīji savu darbu un aizbrauc projām. Tā kā nebija ne emocijas, nekas, bet es nezinu, varbūt tas, ka viņi spēlēja ļoti zemu, plus vēl galvā varbūt iesēdies, ka viņiem tur tas sastāvs paplicināts daudz jaunieši, plus vēl līderi nebija, Kusiņš, man liekas, līderis, treneris, līderis un viss pārējais.
Tas varbūt kaut kā iesit pa galvu, nevarējām iemest vārtus, tā kā neatvērām pret pārējām komandām. Savukārt mums tā kā sanāca diezgan ātri atvērt tos vārtus, tad uzreiz jau aizgāja visu uz emocijām un tad arī sametām tos 9 vārtus. Tagad savukārt pret lielvārtu tieši pretēji. Jā, un tās 2 bija mājās spēles, par kurām jau parunājām. Nākamās 2 izbraukumā pret Lekringu Cēsīs un Valmierā pret Valmieru. Un tur abas spēles, laikam, jāsaka, ka vairāk kā pārliecinoši, ka pirmajās 10 minūtēs jau tiek nokārtots rezultāts, kur varbūt ir uzņemtais tas labais kurs, vai tiešām pretinieki uz doto brīdi ir tādi vājāki, vai jūs esat mācījušies varbūt no iepriekšējās sezonas kļūdām un esat sākuši šo zonu daudz naskāt nekā no iepriekšējo gadu. Tur gan bija arī daudz samainājumu visā citā aspektā, bet ne tuvu tik labi kā šo zonu veicās. Es domāju, ka jā, noteikti ir tas, ka mēs zinām, kā ir gadu sākt uz sliktas nots, un pēc tam, kā liekas tikai pats gada sākums, bet beigās jau, kad sezona iet uz otru pusi, tu saproti, tie ir tie brīži, kur tev vajadzēja, kas tev pietrūks līdz, teiksim, tur augstākai vietai pirms play-offiem vai kas tāds, un attiecīgi, protams, to uzsvarot, bet arī gribam uzreiz jau no sākuma attīstīt savu spēli, lai tas iet vēl tikai labāk. Un, ja jau iesākam labi, tad arī laicīgi tajā spēlē zinām, kas ir jālabo. Lai nav tā, ka izrokam savu bedri un tikai sezonas vidū sākam domāt, kas jālabo, lai tiktu kaut kur uz priekšu. Bet, ja tas strādā, jums iepriekšējās abas sezonas, kura dabūjāt titulu, regulārajā palikā 4. vietā, beigās tituls, un it kā jau formula nav slikta, ka, ja mēs tā skatāmies. Pret Lekringu jums bija arī pārbaudas spēle, kura bija tāda visai principiāli izskatījās, un arī šeit 50, pieņemsim 5. minūtē, jums bija pārsvars tajā brīdī pat laikam tas 9-0, ja? Un jūs nevienā brīdī nenoņēmāt to, teiksim, kāju no gāzes pedāļa. Tur ir kāda papildus motivācija radusies tagad pret Lekringu, jo agrāk man šķiet tās derbijas sajūtas Lekringam pret Ulbraku nebija tāds, tagad ir tās emocijas jau kaut kur dzirksteļo jau pirms spēles, un tad tā spēlē arī tas jūtams. Ir parādies kaut kas tāds, un ja jā, tad ir kāds varbūt tam skaidrojums, kaut kur varbūt saistībā ar Krišjāni, vai tas tā dabiski kaut kā? Nē, es domāju, es varu atbildēt par Lekringu spēlē, Edis gan jau par Talsiem, varētu fuņos par Talsiem, bet par Valmieru vairāk. Bet mums noteikti nav tur nekādas tādas, es nezinu, derbijas vai kaut kāds tur citādāks sajūtas pret Lekringu. Tas, ka Krišjāns ir no Cēsīm, es domāju, ka tas ir tikai viņam īpašāk. Jā, varbūt, vai arī tieši pretiniekiem ir īpašāk, ka viņš ir nodevējis tieši kaut kādā brīdī, bet mēs to tā neuzskatām, mums arī nav tur nekādas emocijas un ekstra, bet tā spēle bija, jā. Tu pārbaudas spēlē nebija. Es nebiju, jā. Ja tu būtu, tad varbūt tas, uzvarēs vairāk pastāstīt, jo tā spēle bija, tur... Vulsvienīgais bija. Jā, tur bija, es nemaldos, 3 vai 4 apusēji noraidījumi pārbaudas spēlē, tā nav tāda ikdienīšķa lieta. Jā, es nezinu. Nē. Es neuzskatu, ka tur ir kaut kas tāds ekstra, bet, jā. Krišjāns mūsējais, un es viņu vairs pēc ēsniekiem neuzskatu kādu laiku. Jā. Un pret Valmierai atjaunots sastāvs diezgan var uz saviem resursiem iet, bet tās spēles, kur esmu redzējis, pozitīvi pārsteigts. Pret jums īsti laikam viņiem neizdevās ieķerties spēlē, un kā jau jauniem raksturīgi, ja neizdodas kaut kur aizķerties, tad diezgan ātri noploka. Kā varbūt Edvard, tā bija tava pirmā spēle šo sezonu? Līdz pusē jau tāpēc tur diezgan turējās kopā tajā rezultātā vienā brīdī. Rezultātā, jā. Rezultātā, jā. Bet beigās nekādās rezultātā. Tur var spēle aizvistēt kā viņi grib. Treneris pēc spēles teica, ka jāpaskatās Valmieru. Tad jauni cenšas un tā, bet beigās 9-4. Slavēt grūti, jā. Rezultāts. 4 spēles, 3 dažādi vārds ar jums stāvēt kā laukumā ir, ka mēdz nebūtu viens un tas pats vārtu vīrs aiz muguras vai jūs ejat laukumā. Tev kā aizsargam varbūt. Tev pilnīgi vienalga, kurš tā. Varbūt var nesakt personālīs, bet vienkārši pēc sajūtām. Tev vienalga, kurš zem tās maskas ir, es daru savu darbu, lai viņš dara savu vai kaut kur tomēr. Tas, ka tik neregulāri ir viens un tas pats, tad sanāk 4 spēlēs tikai Henrijs Gustavs, tad 2 stāvēs, jā. Jā, kā varbūt tās uz to? Es teiktu, ka man personīgi ir galvenais, lai vārdsargam ir tieši tā pārliecība, un es tieši cenšos katru spēli vienalga, kas mums stāv dabūt, lai viņš dabūtu to pārliecību jau sildīšanās laikā un ejot uz spēli, un cik es varu palīdzēt viņam
lai viņš iet tajā visā procesā. Vienalga, kurš no mūsu vārdsargiem stāv. Man tas ir galvenais, jo es zinu, ka ja viņam būs pārliecība gan aizsardzībā, gan savās darbībās, tad jau man par mūsu uzbrucējiem šādi nav. Jā, labi par spēlēm, tad apmēram skaidrs. Domāju, ka jums tur daudz no ko stāstīt visai pārliecinoši. Ja man likās varbūt par Talsēnai rezultātu dēļ, bet jūs pēc savām sakat, ka vispār tā nebija, tad neko piesēties. Nākamo nedaudz uztaisīsim kaut ko jautrāku. Es izdomāju tādu rubriku cits par citu. Viņu sadalīsim divās daļās. Pirmā daļa būs tāda, ka es pateikšu kādu vārdu īpašību. Jums tad sākumā būs ne jāvienojās, bet vienkārši jāpasaka, kuram jūs prāt no 3 tas šķiet, un pēc tam visas komandas kontekstā. Jūs sapratīsiet. Tā būs pirmā daļa, un otro, tad būs otrā. Tad pirmo sāksim tā. Visslinkākais. Kā tev šķiet, kurš no jums 3 ir visslinkākais? Rolands. Es gan kad varētu. Tas negribu. Bez šitā, kad sliktās īpašības, jūs visi piedāvāsiet sev. Mēs ar 2 varam vienoties, ka tas nav Edis. Kurš tad ir no viņiem slinkāks, ja viņi saka, ka viņi ir slinki? Es nezinu, tikai zinu, ka agrāk viņi vienmēr bija teiks, kā Slinkums ir īsti nav kavēšana. Slinkums pacienties, ir tas laikā. Jā. Es teiktu Rolis. Rolis, jā. Un komandā? Nenāk kādu reizi prātā tā? Pagīziešu tev. Es varu teikt, ģērtu vai caur. Kas par treniņos varbūt papildus ir jāmotivē, ka tu redzi, ka viņš šoreiz jau atnāca un atkal būs slinks. Valds. Valds lapiņš, jā? Viņš aizmīt Ātri vienojāmies. Kurš var jūs vairāk piepumpēt? Pēc sajūtām ir. Nē, sākumā no jums 3. Atkal tas pats. Jā, tev visu laiku jums šādi tāds ir. Es teiktu Ulvis viņa. Varbūt es, Jā. varbūt. Un tad komandā tad jaunpienācējs. Nīks, man liekas. Ok. Tagad nedaudz aktuāla tēma par Floorball IQ. Kuram no jums 3 visaugstākais Floorball IQ? Rolands. Jā, laikam. Un komandā? Var vēlreiz sev teikt. Jā, man liekas. Jūs varat kaut vai visu laiku. Krišjāns. Varat visu laiku kaut vai teikt. Es teiktu, ka vai nu Rolands vai Krišjāns. Fonā atnāca treneris un parādīja uz sevi tā kā, jā kāds. Jā, es jau teicu, komandas. Nē, ja mēs komandas ņemam, tad tur ir absolūti Anži, man liekas. Jā. Tad nākamais, un arī varēsiet domāt plašāk, visātrākais, pieņemsim uz 20 metriem, vai visātrākā, sākumā no jums? Visātrākā? Līgas. Jā, tāpēc. Es domāju, tas Jūs neesat mēģinājuši, kāds neesat mēģinājuši skrieties ar viņu, izaicināt. Bet viņai... Mums pietiek. Pastāstāt nedaudz varbūt līgu, kas tas skatītājs zina. Es taisās kaut ko tam līdzīgi. Būs aizšo spīd challenge. Pastāstīt nedaudz, līga ir? Līga ir mūsu fiziskās sadarbības treneri kopš, kura laika, es nezinu, sezonas sākuma. Vasarā viņi nebija vēl līgas laikam. Jā, līga pievienojās. Līga ir, man šķiet, kaut kāda saistība ar Roju un Jānu Volheju, jo vismaz tās treniņu metodas ir ļoti līdzīgas. Bet nē, līga ļoti foršs cilvēks, vienmēr palīdz un viss tā kā kārtībā. Tā kā jā, bet es nezinu līgu tik daudz, bet man liekas, ka tur kaut kāda saistība ir ar kaut kādiem sprintiem vai kaut ko. Cik es sapratu, viņa ir otrā ātrākā sieviete Latvijā. Jā. Es nekļūdos. Man šķiet, ka viņa ir otrā, vai Zolu, jā, es nekļūdos, jā. Tā kā, jā. Jā. Un tā kā... Es arī ceru, ka es tak nesam. Tad atbildot uz jautājumu līgu varētu būt ātrākā. Jā, jūs šito nezināju, tāpēc teicu, ka Rols varētu noskatīt? Es zinu, ka viņi ar viegli atlētiku nodarbojas, es nezināju tik ļoti daudz. Jā, kurš vairāk pēc poguļa? Es? Ne, no jums 3 sākumā ir. Jā. Jā, tur tad viegli vienoties un tālāk. Komandā.
Es man liekas, maz pie Džeka piespoguļēt. Bet... Jā, mums es maz, bet es cenšos domāt, kuriem ir tās matu lenses, jo tagad ir tas populārais kaut kā viļņi. Ir pāris, kas diezgan daudz spoguļu. No pagājušās komandas varētu pateikt daudz viss. Nu, droši, lai interesanti. No pagājušās tu domā tā kā no pagājušā gada, bet necelsim tur. Citi cilvēki, kas jums ir aizgājuši projām. Bet tieks pie spoguļus. Ivers! Ivers, bārdu varbūt zikā viņu kaut kur, jo viņš daudz solīja pagājušas un bija, tad viņam varbūt vajadzēja uzticēties vairāk nekā jā. Man liekas teikt kaut kāds Valčs, ka viņš tur vienmēr Valčs tad sanāk tā, ka viņš ir slings laukumā, bet nebija spoguļi, jā. Ok, sveiciens tad Valčam. Labi, šo pirmo daļu tad noslēgsim. Otrā šim būs tāda, ka es teikšu, ko kāds ir teicis. No komandas biedriem jums tad būs jāuzmina par kuru no jums. Dažās situācijās būs vienkāršāk, dažās tas būs nedaudz grūtāk. Un tad pēc tam būs jāmēģina uzminēt, kurš tad ir par jums to teicis. Sapratāt. Un tad, kad iesim, tad arī sapratīsiet. Tātad tas spēlētājs saka, viņam ir tāda, tas par kādu no jums, viņam ir tāda loģika, jo tu stiprāk met pa vārtiem, jo tu met precīzāk. Tas ir Edvards. Pastāst varbūt nedaudz par to loģiku. Es laiku piedalījos treniņu. Nē, es saprotu, ka tas nav no loģija. Labi, kā domā, kurš to varētu būt teicis? Nē, kā aizmetīs garām vārtiem, labāk iztīsies. Bumbiņas atradīsies. Un kurš to varētu būt teicis? Ko tad? To par tevi no komandas. To kāds teica man? Jebkurš. Paminēja. Kurš, kāds ir to laikam dzirdējis? Iesēdies. Pēdējais, ka mums vairāk piedalījos par to laikam ir Nīks. Nīks tas nebija, nē. Tad nav vispār variants, jo tur... Labi, šeit, ja to tiešām teikuši daudz, nespīcināšu. Kārlis to teica. Man, tas, kurš iemet pēdējā spēlē. Spilbergs. Jā, Katri. Viņam 4 spēlēs visās gūti vārti, kā varbūt tās vērtēt viņus, šīs sezonas sniegumu. Diezgan tā stabili ienāca, jo pērnējā sezonā maz spēlēja, izslēgšanas spēlēs parādījās, ka tur bija slimie traumas, kā varbūt vasarā labi pastrādāja, vai loģiski tā, ka viņam tik labu šis sezonas sākums iekšienē, vai varbūt nedaudz pārsteigums. Daudz drosmīgāks. Pārliecība vairāk. Viņam ir tā pārliecība atnākusi, un tas bija, man liekas, vienīgais, kas viņam bija vajadzīgs, jo tur tās rokas kājas un vēl strādā. Man liekas, tā jau vislielākā daļa jaunajiem ir tas, ka vienkārši vajag tos pirmo gadu pusotru, kamēr tu dabūni to pārliecību par sevi un saproties ar pārējiem maiņas biedriem. Man nav šaubu, ka visi džeki, kas ir jaunāki no mūsējiem, kad viņi tur noteikti ir pelnījuši būt, un tā kā viņiem būs arī savs laiks visiem, kad savas iespējas, jā, tikai Man šeit Kārlim nāca par labu tas, ka mums pārbaudas spēlēs bija tā, ka kaut kad netiku es, tad kaut kad netika Tildiņš, un viņš visu laiku, tā kā viņš bija tas, kurš mūs aizvietoja, un manuprāt, ka viņš tādā veidā dabūja to pārliecību, kaut kā drosmi, es viņu arī centos tikai iedrošināt, jo viņš reāli labs spēlētājs, tikai viņam pietrūka tā kā viņš visu laiku meklēja piespēlē, gan viņa trumps ir metiens, viņš meklēja piespēlē, Pastāties uz mani, es nemeklēju piespēles, es metu vārtiem. Vienkārši. Tu metu vārtiem, tev ir gols. Bet viņš arī diezgan tendēts uz vārtiem. Tieši tāpēc, jā. Un tā, ka viņš sāks iedies piespēles, tad es viņam saku, Kārli. Bet daudziem spēlētājiem kaut kur ir, mēdz būt tāda problēma. Labi, nākamais. Ar tādu lāpstiņu, kādu spēlē viņš, pasaulē spēlē tikai 6 spēlētāji. Bet es esmu pārliecināts, ka viņš no tiem visiem 6 ekstravagantāk var izpildīt soda metienu. Par kuru ir tās? Pastāst, varbūt es lāpstiņus tā kā speciāli nesauc, kas tā par lāpstiņu, ar tādu domu, lai uzreiz neatpazītu, bet varbūt pastāst nedaudz. Jā, tā ir Augsdoga razora lāpstiņa. Man liekas, diezgan labu laiciņu iznāca atpakaļ. Un es nezinu, kaut kā, kad mēs sākām ar Augsdoga inventāru spēlēt, man liekas, tā bija jaunākā vai otra jaunākā. Es kaut kā pamēģināju citas, un tā patika vislabāk. Un tagad, es nezinu, pēdējā laika trends, man liekas, ar džekiem iznāk jauni lāpstiņi, tu malc ar to. Un es laikam esmu tāds, vecmodīgi tipi domājuši, es pamēģinu vienu treniņu to jaunu, saprotu, ka nekas labāks par razoru tāpat nebūs, liek to veco atpakaļ. Tas ir savādāk. Mazāk kā cits cilvēks. Viņam liekas, ir lielāk, bet viņai ir galīgi savādāk. Viņai cits materiāls ir pavisam.
Kurš to varētu būt teicis, kā tev šķiet? Krišjāns Tiltiņš. Jo mēs... Jā, ar pirmo redzēti mācies. Jo mēs tur tas viss nodev pa tiem bolīšiem, jo mēs pēc treniņa paliekam izpildīt un ņemot vērā, ka spēlē nevar normāli iemest, tad es cenšos bolīšu pieslīpēt. Un šeit ir vēl viens papildinājums, ko viens cits minēja. Es redzu, ka viņš katru treniņu loka to lāpstī. Es turpināšu. Un es viņam eju bieži klāt un jautāju, ko tu dari un vai tev tas palīdz? Un viņš saka, šoreiz jābūt tā kā ir beidzot. Bet tajā pašā laikā piebilst, ka ar ir tāpat kā ar Rīgu, ka nekad nebūs pabeigta. Kurš varbūt par tevi saka šo daļu? Šoreiz varētu būt vairāk, kas man liekas. Būs interesantāk. Es tā nedaudz pārmainīju to jautājumu, ja es pateiktu pilnīgi precīzi, tad es domāju, tu saprast, vai tev sašaurināt logu, tad es tā nedaudz lai interesē. Varbūt Edijs? Nē. Treners. Es domāju, treners, es nedomāju. Viņš laik brīnās. Bet izklausās jau, ka visi brīnās. Es laiku fēns paliek. Jā. Kas vēl to jautājums bija? Labi, neizpīcināšu daudz. Vienu tu uzmanēji Roberts Brants. Brants. Jo viņš vēl piemitināja, es jau no tām lietām neko nesaprotu, tāpēc es to tā kā neiepinu. Jo tad reiz varētu saprast, ka varbūt kāds no vārtu vīriem. Labi, laižam tālāk. Viņš laukumā ir diezgan pieticīgs par savu sniegumu, bet tajā pašā laikā ir ļoti izpalīdzīgs, nekad neatsaka padomu un citos spēlētājos redz to potenciālu, ko pat paši spēlētāji neredz sevī, par kuru varētu no jums trijiem būt tas. Tur bija vispār ļoti daudz un skaisti uzrakstīts, bet es, lai nebūtu monologs, tad garš, tad es tā smuki iepiņu. Es varbūt teiktu, ka Edis vienmēr ir pieticīgs par savu sniegumu. Pat ja viņš iemet 4 golus, tad arī viņš saka, Laikam šis ir vislabākais, jo šeit jūs netrāpījāt. Par tevi tas ir vēl. Es tikai domāju, ka tas tikai vienīgais. Tad, kad man atsūtīja, es tik vienkārši arī nedarīšu to, bet tad, kad man atsūtīja un es arī lasīju tos pirmos, man arī tāds vauštais aizies, tāpēc, ka visticamāk, ka varbūt tas arī var uzreiz censties saprast, kurš varētu tā teikt par tevi. Man pirmais ienāca galvā Laurīts, jo pēdējā laikā es ar viņu komunicēju visvairāk, un nevis visvairāk, bet visvairāk varbūt no jaunajiem, un es viņu vienmēr uzslavēju un tagad palīdzu un tā. Bet, tas nebija Laurīts. Tas nebija Laurīts. Leksis Kristers vēl varētu būt, jo mēs... Tas nebija es. Jo mēs pagājuši plēfā daudz nosēdējām soliņu ar viņu kopā, un tad mēs par daudz runājām. Nē. Iedot ar trešo vai no dos vai nebūs. Jā, viņš nav jaunais. Viņš nav jaunais? Jā. Jēzus. Arī viņš nav. Jēzus. Kurš varētu vēl daudz rakstīt? Millers, Matīs? Nē, Valča. Valters! Vajadzēja šaut, tad jā. Viņam bija. Labi, jā. Valča, jā, viņš tur vēl vispār daudz... Pārējās lietas es tā kā pat zināju, un ja es pateiktu, tad reiz varētu saprast par tiem, kad labi piedalījos visādās organizatoriskās lietās, centies saliedēt komandu, veidot pasākums un tāds, bet tad būtu vienkāršāk uzreiz. Tāpēc, lai viņš arī ļoti bija pacenties, tad es nedaudz samazināju. Valčam akals veicina. Valčam jau trešā reizē tiek pieminēts, tā kā viņš slavēts. Pēc viena no izcīnītajiem čempionu tituliem, tās svinībās, tik ļoti viņš sapriecājās, ka sāka skūpstīt kausu. Un bija grūti viņu apturēt, un viņš to darīja ļoti ilgi un kaismīgi un kaislīgi. Kurš varbūt bija no jums trijiem tās? Es kā šīs ir uz ēdi pirmo titulu varētu būt, ne? Varbūt var vai otrais. Nākamajā dienā repostoja bildi LFL. Pareiz, jā. Tad varbūt var arī padalīties nedaudz. Jo spēlētājs vēl interesējās, vai ir bijis viņš tiešām tik salds un garšīgs. Tas iespējams domāts pārnestā nozīmē nedaudz. Jā, mans bija viens. Un pastāst par to skūpstu kaut ko vairāk. Tas jau nebija viens. Tā ir. Kurš tā varētu būt teicis? Tātad visticamāk kāds, kurš arī jau tad bija klāt, tādi jau nemaz jūs tik daudz neesat. Nē. Man liekas, es zinu. Jā, lai pacīnās nedaudz Edis pats, un tad. Atkal ir kurš tur bija. Jā. Ja viņš spēlē vēl mūsu komandā, tad tur jau nav vajag daudz. Ko mēs daudz?
Jūs divi. Jā. Tev tas bija pirmais? Jā. Man likās jau, kad kaut kur... Nu labi, palīdzat viņam, ja jums... Tas nav Ivars? Nē, tas nav Ivars. Es teiktu, Edijs varbūt, ne? Nē. Jūs viņu esat jau vienreiz minējuši. Opā. Bet tu Matīs. Jā. Matīt, jā. Kā Matīsam sezonu iepriekšējā diezgan, varētu teikt, izpurgāt. Šajā tad ir pavasaru pastrādājis, izskatās nedaudz, kā pats treniņos arī izstās tāds, nezinu, uzreiz pozitīvāks, drošāks, jo pērn, ka viņam kaut kur spēle nevadās, tad to varēja, man šķiet, just pilnīgi viss, ka viņam neiet gan uz laukumu, gan arī tribīnēs, kā varbūt šogad. Man liekas, ka Matīs ir vasarā tiešām pielicis, sakārtojis savu ķermeni, tā kā viss, kas problēmas tur viņam bija, man liekas, neviens komandas biedrs pat nevar nosaukt, cik daudz tās problēmas ir bijušas, bet jā, viņš ir pirmkārt sakārtojis savu ķermeni, otrkārt viņš ir arī treniņos, man liekas, uzvedās daudz adekvātāk un tā kā cenšas palīdzēt arī savai maiņai, plus arī, kā redzam, ka spēle viņam iet no rokas, viņš tur var tamborēt visus, nu, un arī sanāk, nav tā, ka tikai viņš tur iztamborē vienu un pazudē bumbu. Bet, nu, es nezinu, man nav baigi daudz ko komentēt Matīs, kā Matīs. Visi dara, kā jādara. Man liekas, tagad arī ar Matīsam. Un čo tu pārīs? Matīsam un Ulvim izstāst, tur ir kaut kāda pareiza arī aizsargu. Ķīmija. Nu, nezinu. Man tā esmu normāls izstāst. Viens otru tur arī papildina. Bet, nu, Matīs ir tā kā sev vienreiz čatāt viegli. Atkal vecais Matīs izskatās daži brīdi. Īstam varētu visus nedaudz tukšiem piespēlēt. Jā, laižam tālāk. Viņš uzskata, ka metiens pa vārtiem ir vājuma pazīme. Nu, gan jau Karolis nē. Es taču ne. Kurš tas tad no jums diviem atliekais? Kurš tā varētu būt teicis? Tas varētu būt Laurīts, ne? Nē. Tas īstenībā nav pat mans teiciens. Jā, tas ir leģendārs. Jā, tas spēlētājs arī teica, pieminēja to, ka tas teiciens ir no leģendārā Krišjāņa Zepa aizgūts, un kad viņam asociācija ar tevi ir tāda pati, kā, teiksim, teiciena autoram. Okay. Tā būtu precīzāk, jā. Interesanti. Kas vēl to būtu tā pamanīt? Edijs? Visu laiku jūs Ediju gribu nav Edijs. Jūs tā kā uz izslēgšanas metodē. Jūrģis varētu būt. Nav Jūrģis. Es padošu nedaudz priekšā. Pirms tam vinēja Ivaru Dišereit. Skaties šādā virzienā. Okay. Buks, jā. Nē, virzienā tādā, ka vairs nespēlēju uz komandā. Jums viss jāieliek ar karātīs. Es saku, domāju, ka arī nav māka. Šitas labs, jā. Domāju, ka kurām vēl nav māka. Jā, šis bija labi. Ok, kas mums vairs nodarbojās? Beats. Jā, to beats. Kā beats pietrūkst? Pašreiz. Nevar jau teikt, ka pietrūkst. Jā, 4/4. Bet, protams, ka pietrūkst tā viņa aura, viss tas kapteiņi, tā kā viņš nes to kapteiņu slogu 2 gadus pēc kārtas, vai pat vairāk. Ne, 2, kopš atnāca apkaļ, tā kā, nu, protams, ka pietrūkst, bet, nu, spēles ziņā laikam nepietrūkst. Pagaidām vismaz redzēs, Jā. Kā ies tālāk. Nedaudz spekulācija. Atgriezīsies viņš uz, kā jums šķiet? Es citēšu varbūt Edžu Ceriņu, ja neatgriezīsies līdz decembrim, tad nē. Nu jā, bet pēc tam sev izlēs. Es nezinu, vai viņš atgriezīsies. Nu, jūs jau, protams, nezināt, viņš jau iespējams pats nezina, bet kā, nu, ja tā vienkārši mēs paminētu. Gribētos domāt, ka jā, bet es vairāk sliektos uz nē viņam. No viņa puses. Es arī domāju, ka man liekas, Bits, tas cilvēks, kas izrāvas līdz, cik tur viņš gribēja, līdz 4 gadiem. Jā, man liekas, kad ar viņu runāju nesen, viņš teica, ka ir super, ir forši, ir tik daudz brīvā laika un ir patīkami un daudz ko darīt. Tā kā, man liekas, Džeks, kurš tik ļoti mīlēja to procesu un florbolu, jā, pastāv var būt priecīgs, tad šaubos, vai tur baigi tā vēlme būs atpakaļ, baigi ņemties un skrieties. Jā, varbūt. Šeit būs tāds īsts, es pat nedaudz tūkoju to teicienu, lai jā, bet meistars pilnīgi visās jomās, par kuru no jums varētu būt tās.
visās jomās. Es gribētu Edvards vienmēr visu kaut ko māka un dara. Nu labi, šoreiz jā, paroli. Kurš to varētu būt teicis? Nu, tā jau atkal daudz ir. Nu, protams, ka viss ir daudz, bet Visi komantori teikt. Nu, jā, šis ir Ko tāds, domājuši ar daudzām jomām? Šis ir, nu, varbūt kāds, kurš tu redzi to kaut kādu papildus, tas tāds ir ļoti laimojošs, manuprāt, iespējams, tu jūt no kādu papildus respektu lielāku, kaut kur varbūt tādā virzienā skatīties. Nu, Edis jau gan jau, ka tā neteic par tevi. Teic, varētu tā teikt. Varbūt šautrīgs par tam kopā. Nu jā, varbūt. Tad viņš teikt divās jomās. Tas gan. Es tiešām nezinu. Kāds varbūt no jaunajiem, kas ir vairāk, Tuvu. kas ir ienākuši? Tuvu, jā. Nesen komandā. Jā, ļoti precīzi. Es minēšu atkal Leks. Nē, viņš jau nav tik jaunais, ka vēl jaunāks. Ne gados, bet komandā. Vēl jaunāks komandā. Import, domā. Imports, kas mums ir imports? Sands? Sands. Jā. Sands, jā. Kā Sands ieties? Varbūt ne tieši laukumā, to tā kā no malas mēs visi varam redzēt paši, bet varbūt, nezinu, treniņos, izbraukumos, ķērtuvē. Kā viņam veicies, jo viņš jau patiesībā, labi, viņš bija Vācijā, bet tā, pārsvarā spēlēs vienā klubā un vairs jau nav tāds jauns džekiņš, gados jauns, priekš florbola, kur tā migrācija tāda liela, kā varbūt tās viņam jauna pilsēta liela. Viņš ļoti labi ieties. Treniņos viņš dara savu darbu, viņš tāds mazliet vairāk, tāds nosvērts džeks, bet kad viņi divi tā runājās, viņš ir pārējiem tās attiecības, komunikācijas diezgan labi. Nu nevarētu teikt, ka viņš nav iejutījies. Jā, kā varbūt Suneu Niks, kā varbūt otrs, teiksim tā, imports. Šoferīts. Niks ir, viņam arī kaut kā, es nezinu, kā to nosaka, viņam arī kaut kā tāda aura, ka viņš vienkārši, kā viņš ienāk ģērbtē, tā uzreiz kaut kas notiek, kaut kas, visi sāk runāt, kaut ko smējās un tā tālāk. Jā, Nikam arī nav pēc vārda jāmeklē kabatā un vispārējais. Tā kā es domāju, ka abi jauniņi šobrīd ir ietušies ļoti labi. Mēs jau viņus paņēmām mazotē jau kopš, man liekas, kad mums bija pasākums pēc sezonas jūlijas kaut kāds. Viņi arī pieauguši veči, teiksim tā. Jā, protams, nav jau nekādi bērni. Tā kā man liekas, ka mēs esam labu darbu izdarījuši. Viņi arī mašīnas, tā kā viss forši. Un beidzamais, visinteresantākais manā skatījumā. Tā jau normāls džeks, bet savā vecumā varbūt lēnām jau sāktu vajadzētu nolaisties uz zemes. Arī augstprātībai ir sava veida robeža. Par kur no jums varētu būt tas? Ja kāds nesaprot manu humoru, tad Bet tas es neticu, ka kāds nesaprot. Tas ir no mūsējiem, ne? Kas? Tu jau kā teici, komandas? Nu jā. Un tad šito varbūt neatklās, kurš tā līdzi. Būs kāds kautiņš. Jā, tā. Labi, tu izzinājis pats. Vienkārši neredzēju jūsu reakciju. To nav teicis neviens, tas ir mans izdomāts. Jā, tā kā neviens par jums tā nedomā, vismaz komandā ne. Vai vismaz nesaka man tā. Jūs gribēju, Neda reakcijas arī noķēri. Tā kā viss ir kārtībā. Tad šo sadaļu arī beigsim uz šādas nots. Nākamā rubrika arī nedaudz tādu humoru, bet varbūt ne tik dot, vairāk no jūsu puses būs jābūt informatīvai. Un tā sadarbībā ir laika, tur, kur mēs esam. Tā kā rubrika būs par to un sauksies, kas notiek komandā, bet vairāk, teiksim tā, par aktuālām tēmām. Un tad gaismas salons mums palīdzēs ietekt nedaudz gaismu tur, teiksim tā, jūsu sarunās un ikdienā. Visi jau redz, kā jūs spēlējat, vēl varbūt kādreiz kāds redz, kā jūs trenējaties pēc kaut kādiem, storijiem, bet sarunas, kas jums notiek un tēmas, kādas jūs aprunājat, aktualitātes, arī pasaulē aktualitātes nestāv uz vietas, viņas mainās un iespējams, ka komandā ir līdzīgi. Kas varbūt ir tagad septembrī, bija tāds aktuālākais, par ko komandā runājāt? Var arī teikt par floorballu, nezinu, varbūt par citām komandām, kaut kādiem notikumiem sportā. Es atceros, tad, kad es spēlēju, bija tik ļoti sportā, ka jūs aizejot ar visiem, ar Pēteri, piemēram. Mēs varējām 30 minūtes pēc treniņa vēl izcelāt visu sporta veidus. Kas varbūt ir jums tās tēmas? Varbūt sākumā, kas tieši komandai, visai vairāk, un tad varbūt par kaut kādiem bariņiem, kas ir normāli, ka dalās, kur ir kaut kādas tēmas. Kapteini, varbūt tu vari ieskicēt mums par ko, cik daudz var, cik daudz drīkst. Nē, par visu kaut ko jau ir runa, bet es zinu, ka pēdējā laikā tie pašā jaunākie,
komandas biedri, viņiem ir kaut kāda aizraušanās ar vienu specifisku spēli. Telefons. Jā, tā Clash Royale. Es ceru, lūdzu, piedodiet, ja es kaut ko nepareizi nosaucu. Bet, jā, tur džeki ir ļoti nopietni tam pieslēgušies, un tad es kā tāds vecāks džeks, kas īsti necer, tā visas skatos, kā viņi tur dara, un tad viņi man paskaidro kaut ko ik pa brīdim. Bet jā, tas tiek ļoti aktīvi. Viņi tā kā arī runā par to visu laiku? Jā. Viņus atnāk uz treniņu, jo es tur šodien sasniedzu tādu līmeni, tas apmēram tādā. Viņiem pat tur ir kaut kāds klans, kur viņi visi man liekas, vai ko dara. Un es tagad pēdējās reizes uz spēles autobusu braucu ar Robertu Trofimenko, tad mēs savācam vēl Reidānu, mēs savācam Rēderu, un tagad vēl Spilbergs mums pievienojās arī. Un es iekāpu tajā mašīnā un visi maustu. Viņi pat tā kā, pat īsti nevar sasveicināt, jo tev tur tā kā abas rokas vajag un tur... Tā padarīt tas Somijas brauciens, visi tur vienkārši mocām. Bet tur mēs arī uzzinājām vairāk. Jā, tā ir noteikti viena tēma, par ko tiek runāts jauno sakarā. Kurš var būt labākais tajā spēlē? Nav oktobra vidus, nav stācies, viss ir sports. Tā kā bieži sezonas laikā... Jā, tur nākamajiem parunāsim pa oktobru, tagad vēl kamēr ne. Tāpat visu laiku tiek apspriest kaut kāda sporta veida. Ir vairāki futbola fani, tas ir 2 amerikāņu futbola fani. Tad ir NHL, NBA. Palielam jau tas, par ko visi sportisti, džeki, runā. Nesaka tā, ka visi. Ļoti liela daļa, par to arī bieži tiek. Jūs, cik saprotu par to NFL, jūs tad arī fantāziju spēlējat, fantāzijas spēlē, jā. Kurš no jums labāks? Es pagaidām. Jā, absolūti. Kāds jums, teiksim, tā ir pa līgu, kas tur vēl no zināmiem, no komandas jūs tikai 2 vai vēl kāds? Mēs no komandas esam 2. Jā, bet viss aizsākās baigi, jau, man liekas, 5 gadus apkārt. Tad tur bija visādi cilvēki, bet tagad mēs, man liekas, pēdējos 2-3 gadus esam tā kā nostabilizējušies. Cik jums ir cilvēki? 10, jā, mēs esam. Un tad tur ir no aizgājušiem spēlētājiem jau Bulāns, Kārlis, Krišjāns Zeps, tad ir Ulvis, vēl ir Ragovskis Jānis no Talsiem, ko mēs arī sākām, kad mēs sākām vispār spēlēt, nevis sākām spēlēt, bet es viņu ievilku, jo mēs dzīvojam vienā mājā tajā laikā, un viņš tā kā arī sāk sekot tam līdzi. Tad vēl ir no Kovas un Santus Iponents tāds... Starp latviešiem arī kāds soms, jā? Jā, tā, lai ir kaut ko, lai angļu valoda arī parādās. Un jā, pārējie samērā no malas, tur draugi paziņas vairs nav formu. Kurš pagājušajā gadu uzvarēja? Šogad jau tikai. Es negribu teikt, bet... Ulvis? Nē, es palieku otrais, es to pateiktu, vairāks nevar teikt. Okay. Mans brālis uzvarēja. Kurš no jaunajiem džekiem tajā spēlītē ir labākais? Gan jau viņi par to runāja. Viņiem ir tāds viennozīmīgi. Jā, Maiznieks. Viņam niknēks Maiznieks. Maiznieks, tur ir likšu aiz auss kaut kur. Jā. Varbūt par citām komandām ar kaut ko apspriežat runājot. Tur tagad jābūt noteikti tādiem uzmanīgiem, ko teikt. Bet kāds tēmas... Domā par to ierēkšanu, par dominatoru. Jā. Varbūt... To gribēju aizvilkt, pateikt. Es gribu, lai jūs arī domājat. Es gribēju, lai jūs arī domājat paši, nevis tikai visi ielikt, jā. Jā, dominatori arī tēma ir, par to mēs runājam. Nerunājam, bet vienkārši ierācām čatā. Tur kāds iemet screenshot, un tur aiziet. Kaut kas vienīgs, bet tā... tam baigi nepieši mums. Par citām komandām, kas mums solāts... Jā, nav tā, ka ienāk treniņā, tā kā minēja. Jau redzēju, ko tas, pieņems, kāds spēlētājs vai nezinu, kāda komanda tur ielikusi, iepostos. Tagad jau tāda mazāk tās muļķības tiek darīts. Tikko sāksies sezonu. Citreiz vasarā varbūt kāds jau kādu uztaisīs. Ja kaut kas tāds īpaši noteikti jau apspriež, protams, kur tas pasmiesējās starpā un tādu. Par politiku arī runājat komandā? Nē, tikai par latviešu šoviem mēs citreiz runājam. Vismaz mūsu stūrītī, tur viss runā, tur ir Matīs, Ēstras, un vēl kaut kas tur Tie ir viņu lauciņi. Kurš ir tad populārākais šovs? Lielākais, GO3 Latvijas šovs. Kurš vēl ar tevi, teiksim, tā ir vienā laivā? Es zinu, ka Matīs arī skatās, bet tur ir pa brīdim, kas tikai visu laiku iesaistās arī tajā sarunās. Grīncis, man liekas, pat kaut kad iesaistījās. Jā, kad baigi daudzi. Nē, tās, bet ne visi grib atzīt. Kaunējās, jā, tā kā. Bet kāds kaut ko sāk runāt priekšēc,
treneru Džeks piemetina kaut ko. Mēs vienmēr, kad ir kaut kas tā kā iznācis, tagad sākās visi tie Latvijas šovi, un kad ir kaut kas iznācis, mēs vienmēr apspriežam kaut ko tur parunājam, Matīs ierēcam, un tad vienmēr tiešām, kā Edis saka, ka ir kāds, kurš vienkārši tā kā zina kaut kādas lietas, kuras tu nevari zināt no sociātīkliem, tu tikai jānostās visu šovs, lai to zinātu. Un tad kaut kas piesi, kaut ko pasaka, un tad tu jau saproti, ka, Jūs atceraties, ka Lauks Sētā bija arī florbolists? Jā. Man liekas, Čakavs. Jā, tagadējais treneris. Nu, nevis pārstāvis. Jā, asistents vai pārstāvis. Bija arī vēl šitā te no sieviešu vārdsardze. Jā, arī Gulbe. Jā. Arī no Ķekavas, tā kā no Ķekavas laikam Lauks Sētā, jā. Tā. Nu labi, kaut kam nopietnākam pie nākamajām spēlēm, kas tad jums oktobrī būs. Oktobrī patiesībā noslēdzās pirmais aplis. Jā. Cik jā, kā uz to skatieties, vai jau esat pieraduši, apraduši, ka tās spēles ir tik daudz, agrāk nebija tik daudz, līdz ar to, ka ir 3 apļi, nedaudz vairāk, kaut kur vairāk jāiespiež darba dienās, šogad jūs arī vēl Latvijas-Igaunijas līgā startējat, līdz ar to jums sanāk 6 spēles oktobrī, viena tā kā tīrā Latvijas-Igaunijas līgas, jo tur ir vēl kaut kādas 6 punktu spēles, kur jūs pieņemsim par Trūbeni, jums ir, un Čekava var laikam jāir. Jā, tad tās ir tās, kā ir varbūt tās vienā mēnesī 6 spēles, pusim godīgi neprofesionāļiem, kuriem ir vēl papildus lietas kaut kāds jādara dzīvē, lai iztiktu. Kāds strādā, kāds mācās. Esat jau apraduši pie tā grafika, jūs varbūt ārzemēs spēlējot jau, kā tur bija? Tā, man liekas, manuprāt, nebija tik traki, jo tur nebija daudz spēles, bet šobrīd man liekas, ka tie 3 apļi ir tā kā izcils formāts, ka ir 10 komandas, tās spēles ir samērā līdzīgas, kā, principā visas spēles līdzīgas. Tagad varbūt, es nevaru neko teikt vēl, bet jā, vismaz skatoties pagājušajā sezonā, tās spēles bija diezgan līdzīgas, bija forši, un nejūtām, ka tur ir 3 apļi baigi, tā kā, ka tas būtu kaut kas baigi vairāk, kā bija iepriekš. Jā, es arī, visiem es teicu, vienmēr liekas, ka, tiek daudz kas ielikt tajās darba dienu vakaros, un vai tev darba dienas vakars ir aizpildīts ar treniņu vai spēli, baigās starpība nav tāpatās, tas ir, tu darbdienas vakaru vēl tam. Vienalgoties mazliet ātrāk, mazliet vēlāk mājās, tāpatās. Ja mājās, ja izbraukumā. Visticamāk, gatavojies iet tur, gulēt vai tur kaut ko, jaunieši var ilgāk pie konkursu. Mājas spēles, jā, bet tas sanāk izbraukumi. Kaut kādas, kaut kā, manuprāt, bija Talsos 4. vakars, kaut kas tāds. Bet arī izbraukumi, cik tev ilgi prasa aizbraukt darba dienas vakarā? Uz to izbraukumu spēli. Mums Džeki brauc uz treniņiem no Pārdaugavas uz Ulbruku. Korču laikā viņiem stunda jābrauc, vai viņiem ir jābrauc stunda vai pusotra līdz kaut kuriem. Tad varbūt izbraukums pat tuvāk, bet kas sanāk kaut kāds Čekava, piemēram, aizbraukt tuvāk nekā uz treniņiem. Jā, tā kā jā. Par tiem pretiniekiem runājot, daudz vispār painteresēties, par ko pieņemsim ir tuvākās spēles. Tas skaidrs, ka domājat noteikti par nākamo, tad vēl, kad ir kaut kāda pirms spēļu treniņa, tad vēl jau vairāk, bet vispār sekojat kaut kādam grafikam līdzi. Nesakojat. Pieņemsim ar tā domu, kā rekur tie tagad nospēlēja tā, mums kaut kur salīdzinoši drīz pret viņiem, vai vienkārši es eju daru, kas nāks pretī, gatavojos konkrētiem pretiniekam. Jā, kaut kāds tur 1-2 spēles uz priekšu, es domāju, ka visi jau zina, bet vairāk, vai tur skatās, es nedomāju. Es domāju, tīri pasakojam līdzi, kā komandas izskatās, iepriekšējiem spēļu ierakstiem, tas ir, ja tā ir nākamā vai aiznākamā komanda, ar ko jāspēlē, bet es nezinu, personīgi nav tā, ka es sēžu un analizēju vai kaut ko tādu. Mēs vairāk uz savu spēli, man liekas, vienmēr esam fokusējušies. Jā, visi, man liekas, mums ieliek tā kā, tu saka, ar karotu mutē treneris. Es jums vismaz cenšos likt domāt. Mēs zinām, kā mums jāspēlē, treneris vienmēr iedod kaut kādas atslēgas punktus par gadāmajiem pretiniekiem, un mēs tur jātiekam sabarot vienkārši ar to informāciju, tā ka baigi mums vairāk varbūt iespējas. Kur varbūt varētu būt oktobrī tāda intriģējošākā spēle, ko līdzjutēji tiešām nevarētu palaist garām? Pret Bausku mājas spēle tomēr 2 no komandas. Arī Bauskā, jā, labi. Tev pareizi, jā. Principiāli. Ja kas man piemetinājums ātri, kamēr jūs padomājat, paldies visiem džekiem, kuriem prasītos jautājumus.
Visi atbildēja, izņemot Ulvis. Viņš atbildēja, bet neiesniedz jautājumu. Un viens tikai nespēja uzdevumu. Valdis man. Labi, viņš saprata vienkārši. Es viņam tā pateicu, tā ir tā kā, es atdodu apkārt, to viņš man cēsīs iedeva. Savēji sapratīs. Tā kā laižam, tad par ko tev šķiet, kur varētu būt? Cik tā mums prasīja, mēs sekojam līdz spēlēm, kas mums cik tālu un tu ietu. Ne, nu tu jau pretinieks jau tu zini. Mēs taču nezinu. Pretinieks tu zini, ja pirmais aplis beidzās, par ko tu vēl nespēlējis. Nu tādā ziņā. Jo es jau teicu, nevienu spēlējis, tad tu arī varētu nezināt, jā. Es nezinu, gan jau pret visām komandām jau būs grūtas spēles, bet nu, tas jau, protams, politiski atbildes. Pats ātri izlabojas sevi. Bet, man jāsaka, jau gan pret Rubenu, mums bija arī pirmssezonas spēle, viņam labi komanda savākt, kārtīgs kapls, fanu klašs vēl, visam pa vidu. No iepriekšējiem playoffiem, jā. Jā, mums iepriekšējiem. Nu, man tā liekas, viņi pirms tam taču izkrita pret pirmajā kārtā. Kaut kad mēs vēl viņiem esam spēlējuši playoffs. Vēl tas, man liekas, iepriekš. Jā. Bet, jā, nu, viņiem arī diezgan tagad labi iesākusies sezona, mums ar tāpat. Un pagaidām arī izstāsts par pirmo vietu, tas būs tabulā. Pagaidām, jā. Esam blakām. Nu, Edi, kur tu spēli nevar sagaidīt? Kad tu beidzot nevar sagaidīt, kad tu beidzot spēlēsi, jā? Pavisam loģiski, nu, 4 spēles, 4 uzvaras apkārt 2 vienīgajām komandām. Nu, tā kā viņas satiksies, kāds zaudēs beidzot. Līdz tam, protams, bet tā kā... Kad satiksies, kāds zaudēs, nu jā. Komandas, kas nav vēl zaudējušas, protams, to jālika. Tā vajadzētu būt interesantākai spēlē, nu, es neteikšu, ka tas nav. Tas ir Katram savs. Ja iemetīs golu pret Bausku, priecāsies? Vai ir tāds akurātais? Nē, es jau vairs tur sen nespēlēju, tā kā, nu jau, bet dzīvotais klubs. 10 gadu. Nē, man nav tas, ne. Jā. Pieminiet par Rubenu, tā kā tas, nu, izskatās, ka arī varētu būt līderu duels, ja tur pēkšņi kaut kas krass nemainās. Kas ir varbūt tās lietas, kas būtu jāievēro pret Rubeni, lai tas rezultāts būtu pozitīvs, nu, kur jums varbūt kaut kas jānoslīpē labāk, vai viņu kaut kādiem punktiem jāuzspiež, vai kas ir viņu stiprās puses un kā jādomā tās notušēt? Nu, gan jau, ka treneris to visu izlems, bet nu, jums savs viedoklis vismaz pie sevis drīkst būt. Es tieši gribēju teikt, ka es īstenībā neesmu. Es redzēju vienu spēli pret Lekringu, man šķiet. Jā. Bet es tāpēc neesmu baigi. Es neskatījos ar tādu Par Bausku neskatījies, ja tev tāds interesantākā nekā. Pret Bausku neskatījos, ne. Tad mums pašiem spēle vienā laikā, tad nebija variants. Bet, nu jā, nu kas tur Rubenai labi spēlētāji, man liekas, tehniski labi džeki. Tagad droši vien skatījos CS pret Lekrings pret Rubenu. Jā, to es teicu, jā, un nu, viņi pirmkārt labi kustināja bumbu, kas man patika. Viņi arī bija agresīvi. Daudz, tā kā Lekringam, man likās, daudz bija pretuzbrukumu, kur bija 2-1, tur jaunie nevarēja iemest. Tas būs tāds, kas mums būs jāizmanto, manuprāt, un nezinu, vairāk baigi nav īstenībā ko teikt. Tiešām nav tāda baiga analīze bijusi, vai jebkas, tā kā gaidīsim spēli un tad ko treneris teikt. Tā es sapratu, ka jūs ļoti uzticēties trenerim. Nu labi, Džeki, tad jums var novēlēt to, lai tā kā nākamie 2-3 nāks pie manis, vai tad nav 4-4, bet tad jau varētu teikt laikam 9-9. Papildus jautājumu. Būs tās pašas tagad? Nu, varbūt tās uz nākamo ne, bet tik pa laikam būs šīs pašas rubrikas. Tā kā es jau redzu, tev viņa iepatiks. Es pajautāšu. Man būs. Es pajautāšu. Valčam tādā ziņā cepu nost, viņam es pajautāju pa visiem 3. Viņš pa visiem ļoti smuki sarakstīja daudz. Jā, tā ieliku. Tas ir viens jautājums, otrs, ka tas bija darbdienas vidus, un arī ko darīja. Nē, viņš man tieši atbildēja, man tieši brīvs laiks. Un uzreiz. Tā kā Valča, jā, Valča. Iespējams, viņš tieši uz nākamo būs jāsauc, jo viņš tāds, ko jūs ieteikt man 3,5? Mēs jau esmu izdomājis, bet ko jūs ieteikt? Valdis, Valča un, ko piemīt, Lauris. Trio. Bet man vajag arī kaut kā sadalīt, es nevaru 3. Valču ar Valdi. Lauris, tas pat man liekas. Nē, es teiktu, Es Valču liektu ar Jurģi un kas vēl? Jā, bet tad vajag, lai viņi kaut kā sabalansē, es nevarēšu visu 3. Jā, man liekas, ka, tā kā, ja mēs skatāmies šobrīd, tad jāņem karstākais noteikti spēlētājs, tas ir Spielbergs, kurš ir
samets vārds visās spēlēs, un tad jāpiemeklē klāt kaut kāds. Karstākais Lauris. Karstākais Lauris. Spielbergs un kas jau varētu būt trešais? Magonu varētu. Jā, kāds vārds. Jāsaka vienā kopā. Nikola Glaurais. Man bija doma gan vārdsargus visus trīs kopā. Bet tad varbūt man būs tāds nedaudz aprēķis. Tā kā man bija tā doma, bet labi. Sapratīs, kā globāli jāspēlē. Viņi arī spēlē gan kā. Un pašā noslēgumā mums tad būs konkursiņš. Tā kā esmu padzirdējis, ka jums komandā ļoti patīk mētāt šautrus. Vai mēs šautrus mētāts jau laikam, jā. Mēs šautrus un diezgan daudz ar to aizraujās no komandas. Un, cik saprotu, 2 pie galda arī ir baigie špīleri no komandas. Pareizi saproti? Baigies vēl. Jā, ko Tu man tikko pirms raidījuma teici, 160 vakar uzmet ar pirmo metienu. 140, jā. Ar pirmo metienu tagad ir pieticīgi. Nē, Tāpēc, ja es teicu, ka tas pieticīgi, vienkārši gāja garām, vienreiz pamēģināju tas sanākt. Nu, labi. Bija pārsteidīgi. Tā kā jums tas ļoti patīk, tad mums būs konkursiņš. Katru reizi tad būs visiem 3 vai 2 būs iespēja mest, un tad beigās jūsu komandas vadība, Ozo, treneris ir solījuši labākiem kaut kādu balvu. Es gan nezinu, kas tā būs. Varbūt viņi vēl paši nezinu, vai tas ir noslēpums. To mēs redzēsim pēc tam, bet tad paldies jums, ka pievienojāties. Paldies, ka bijāt atvērti un varējām pasmieties. Un tad lai veicas laukumos. Paldies! Paldies! Paldies!